Sestās pieprasīties autobus Valmiera Rencēna Rūjiena attiešanas laika 12:00. Ikreiz izbraucot reisā, autobusu šoferiem jābūt gataviem dažādām situācijām. Viena lieta ir prast vadīt lielo spēkratu, pavisam cita zināt, kā droši un bez starpgadījumiem aizvest līdz gala mērķim savus pasažierus. Tā nav krava, tāpēc atbildība ir ļoti liela, un tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc uzņēmums VTU Valmiera saviem darbiniekiem ieviesis apmācības. Likumi nav idiotiski. Problēmas ir, kā mēs viņus iztulkojam. Šajās dienās uz apmācībām autobusu šoferi sapulcējušies jau otro reizi, un teorijas pasniedzēja teiktajā jāieklausās itin visiem neatkarīgi no darba stāža. Galvenokārt šoferi apgūst jaunumus ceļu satiksmes noteikumos, un ar šī gada sākumu to visai daudz. Turklāt daļa no tiem arī tādi, kas autobusu šoferus var samulsināt un radīt nepatīkamas situācijas, tāpēc labāk jau laikus zināt, kā tajās rīkoties. Māti paņem uz īcenes, lai stāv. Agrāk zīdaini bija jāatstāja, a tagad jau līdz 3 gadi atstāsim. Kā vien no piemēriem pasniedzējs min jaunumu, ka ar šī gada sākumu spēkā stājies noteikums, ka bērnus līdz 3 gadu vecumam transporta līdzeklī, ja tas nav aprīkots ar drošības jostām, pārvadāt nedrīkst. Taču likumdevēji nav ņēmuši vērā, ka daudzos autobusos pasažieru sēdvietās tās arī nemaz nav. Kā piemēra šoferim mēs sakam, šis likums uz autobusu nedarbojas. Bet tad, jebkurā gadījumā paliek tas drūmais momentiņš, kad no kontrolētāja ir atkarīgs. Vai viņš ir saprotošs, ka tiešām tas nav iespējams, tas likums nedarbojas reāli, vai man jūsu ģīmis nepatīk un uzlieku sodu. Paralēli satiksmes noteikumiem šoferi mācību laikā atsauc atmiņā arī prasības par darbu un atpūtas laika režīma ievērošanu, kādas regulas ir citās valstīs, jo dažkārt turp jādodas norīkojumos, jautājumu vidū arī dokumentu aizpildīšanu un citi. Kamēr viena daļa klausās teoriju, citi savukārt instruktoriem demonstrē savas braukšanas iemaņas. Tās nepieciešams, lai pārbaudītu, kā šoferis iekļaujas satiksmē, vai pieļauj kādas būtiskas kļūdas, kas var ietekmēt drošību, un vai viņa braukšanas manieres ir saudzīgas arī attiecībā pret tehniku. Pa gadiem ieiet tās viens braukšanas stils, un varbūt viņš nav pareizs galīgi, jo mēs neviens nebraucam ideāli uz 5, kā Dievs. Dievs tikai brauc uz 5. Un tad, ja vairāk apskatās, cilvēki novērtē tevi, kā tu brauc, kādas tavas kļūdas ir, no malas. Tev pašam varbūt izliekās, ka viss ok, bet no malas, cita redze var būt labā. Līdz ar to, ja tu nepareiz kaut ko dari, tur izved no ierīnas automašīnu. Tur sajūgs, tur nobrauka un visādas lietas var būt. Autobusu vadītāji atzīst, ka labprāt izmanto iespēju zināšanas atsvaidzināt. Turklāt šādā veidā, ja kāds arī sniedz padomus. Un kā vērtē arī uzņēmumā, lai gan šis ir tikai 2. gads, kad apmācības notiek, rezultāti jau ir. Salīdzinot ar iepriekšējā gada rādītājiem, ir arī ievērojami uzlabojusies šī braukšanas tehnika. Līdz ar to ir arī ievērojami palielinājies šis degvielas patēriņa ekonomija, kas ir salīdzinot ar iepriekšējā gada mācībām, kas notika pēc tam. Kā arī ceļu satiksmes negadījumu skaits ir samazinājies, kur mūsu autobusu vadītāji ir atzīti par vainīgiem. Tātad esam novērojuši tādas 2 ļoti vērienīgas izmaiņas. Jāpiebilst, ka VTU Valmiera autobusu šoferu teorētiskās zināšanas un braukšanas prasmes jau nepaliek nepamanītas. Uzņēmums labākos vadītājus novērtē ar prēmijām.